Labdien visiem! Vispirms, kolēģi, es apsveicu jūs, ka ir beidzies kārtējais darba cēliens, un es domāju, ir gandarījums par paveikto, lai arī šis mācību gads noteikti nav bijis viegls. Bet par kuru mācību gadu gan mēs varam teikt, ka tas ir bijis viegls? Mums ir pārmaiņas vienmēr, un pārmaiņas būs arī turpmākajos mācību gados, ar to jārēķinās. Ir dažādas reformas, ir jaunas klases, ir jauni mācību priekšmeti, ir dažādas pārmaiņas arī katrā skolā. Un tāpēc, protams, ir jāuzkrāj spēki vasarā, lai rudenī atkal varētu ķerties pie darba. Un arī mēs šodien tiekamies šajā kalendārajā gadā 6. reizi. Šis ir mūsu 6. seminārs, un arī mēs iesim atpūsties un tiksimies nākošajā reizē augustā. Tātad šodien mūsu metodikas skolas mācīsim latviski semināra tēma ir skolas sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm. Arī pirmsskolas izglītības iestādēs notiek pārēj uz mācībām valsts valodā. Protams, tā jau aptver visus vecuma posmus, bet, protams, ka nekas jau nenotiek vienā dienā, un šī pārēja noteikti ir procesā. Un šodien runāsim par to, kā tad skola var sadarboties ar pirmsskolas izglītības iestādēm, un es priecājos, ka mums ir pievienojušies arī jauni dalībnieki, pirmsskolas skolotāji, lai arī mūsu mērķa auditorija ir skolotāji, bet par to tikai prieks, jo sadarbība jau var būt tikai divpusēji, viens pats jau nevar sadarboties. Un šodien mūsu semināra darba kārtībā ir vairāki runātāji, un pirmās tātad par labās prakses piemēriem stāstīs mācīšanās konsultantes un ekspertas pirmsskolā, Latviešu valodas aģentūras tālāk izglītotājs Anita Bībere-Mihailova un Vija Jurjeva. Pēc tam pieredzē dalīsies arī par to, kā praktiski notikusi šī sadarbība ir jau daudz gadu garumā Salaspils 1. vidusskolas direktora vietniece 1.–3. klašu posmā Ramina Skuja un vēl Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora vietniece 1.–3. klašu posmā Vilma Tāraude. Es domāju, ka mēs uzzināsim gan līdzīgus piemērus, kā jau katrs savā skolā jau esam darījuši, gan arī kaut ko jaunu, tāpēc piefiksējiet, lai jums vērtīgs šis seminārs, klausieties un domājiet, ko tad nākamajā mācību gadā savā skolā mēs varētu darīt vēl jaunu, kā vēl varētu sadarboties ar pirmsskolas izglītības iestādēm, vai arī pirmsskola ar skolu, tātad appusēji. Ja? Un tad sāksim. Atgādinu, ka mēs fiksējam jūsu dalību, Teams to visu reģistrē, bet ja esat divas pie viena datora vai vairāk, vai arī neesat reģistrējušies ar vārdu un uzvārdu, bet ir viesis vai kā citādi, tad, protams, arī Tarzētavā ierakstiet savu vārdu un uzvārdu, lai varam fiksēt jūsu dalību. Un sāksim un došu vārdu pirmai runātājai Vijai Jurjevai. Lūdzu, Vija. Labrīt visiem! Šodien ar prieku padalīšos ar mūsu pieredzi skolas un pirmsskolas iestādēs. Un tas, ko novērojām un ko apkopojām, par ko diskutējām, viennozīmīgi ir jāpieskarās šai mācību videi, ko mēs sapratām, ka tā mācību vide, kas arī mūsu programmā, ko pirmsskolas programma paredz, ka patiešām tas ir gan pirmsskolā, gan arī skolā. Tā ir tiešām daudzfunkcionāla, tai ir jābūt drošai, vietai atpūtai, dažādi šie centriņi. Šie centri, protams, vairāk ir pirmsskolā, skolā tie ir mazāk, bet novērojām, ka arī tiek likti materiāli tomēr par kaut kādām konkrētām zonām. Šie mācību līdzekļi ir brīvi pieejami. Un, protams, par mācību procesu atspoguļošanu, kas mums arī bija ļoti interesanti pavērot, kā tas notiek skolā, jo par pirmsskolu mums tas priekšstats un zināšanas tā kā ir. Un, protams, par skolotājiem bērnu kopīgi veidot vidi. Tas tāds mazliet no tādas teorijas, bet tīri salīdzinājumā tad bija ļoti vērtīgi paskatīties, kā tas ir tiešām pirmsskolā un skolā. Zinām visi, ka pirmsskolā ir šīs 7 mācību jomas, tāpat kā skatoties skolas griezumā, tās ir mācību stundas.
Diskutējot par šo, gan ar skolas skolotājiem, gan ar pirmsskolas skolotājiem, mums radās jautājums, kas tad vispār ir svarīgākais uzsākot skolas gaitas. Un nonācām pie šāda secinājuma, ka šī sociāla-emocionālā gatavība skolai ir daudz, daudz svarīgāka. Kā dažkārt izskan, ka par šo rakstīt prasmi, lasīt prasmi, kas, protams, ir ļoti svarīgs, bet tas būs ļoti grūti apgūt, ja nebūs šī sociāla-emocionālā gatavība skolē bērnam. Tas, ka šie slaidiņi tagad man šeit ir tukši un rādās tādā secībā, nenozīmē, ka šī ir pirmā pati galvenā. Vienkārši viņas ir dažādi, bet mēs runājam par to, ka ļoti svarīgi, lai bērns jau būtu patstāvīgs uzsākot šīs skolu gaitas, pie kā arī ir ļoti svarīgi strādāt pirmsskolā, lai bērns patiešām saprastu, ka viņš gatavojas skolai, ka viņam tur būs arī jāuzņemās atbildība par savām lietām, mantām, par šo komunikāciju un sadarbību, jo ir ļoti svarīgi, lai patiešām bērni mācētu savā starpā sarunāties, vairāk runāt, nevis sēdēt varbūt viens otram blakus, klusējot, jautājot, iesaistoties grupās, apakšgrupās. Un noteikti viens ir, kas man pat šķiet, ka šis varētu būt kā viens no svarīgākajiem, kas svarīgi ir, lai bērni mācētu risināt problēmu situācijas un dažādas konfliktus. Un šī ir tā lieta, ko vienmēr mēs arī vadot un organizējot dažādas kursus, iesakām pirmsskolas pedagogiem, piedāvāt dažādas šīs konflikta situācijas rotaļveidā, kur patiešām bērniem tiek dot iespēju domāt, risināt dažādas situācijas, palūgt palīdzību, atvainoties, domāt, kā rīkoties, ja kaut kur apmaldās vai, teiksim, iekāpi kādā citā autobusā, jo situācijas uzsākot skolas gaitas, kā mēs zinām, ir ļoti, ļoti daudz un dažādas. Un ja bērnam būs tie pamatsoļi skaidri, tad man šķiet, ka viņam arī būs daudz, daudz vieglāk skolā, jo tā ir tomēr cita, daudz lielāka un plašāka vide. Protams, ir ļoti svarīga šī pacietība un koncentrēšanās spējas, pie kā arī mums pirmsskolā ir jāpiestrādā, jo bērni, protams, nāk ļoti dažādi no dažādām ģimenēm, un, kā mēs zinām, arvien vairāk ir dažādas logopēdiskas problēmas un uzmanības noturības problēmas. Pie šī arī noteikti ir jāstrādā, un tā bija viena no lietām arī, ko ļoti uzsvēra un akcentēja skola, ka arī viņiem tāda problēma pastāv, un, protams, tas ir saistībā un sadarbībā ar vecākiem. Un šeit ir tā mūsu lasīt prasme, pati galvenā lieta, ko akcentē un izskan visādos mēdījos, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi un būtiski uzsākot skolas gaitas. Un tad arī, redz, kur būs šie labās prakses piemēri par pirmsskolu, par vidi. Kā jūs redziet, es domāju, ka man pat īpaši nav jāsaka, kāds ir konkrētās dienas temats, jo akcents mums šajā nodarbībā bija, protams, uz valodas jomu. Man šķiet, ka sienas vide, kā jau es teicu, mācību vide atspoguļo šo tematu būtību, ka mums ir skaidrs, par ko skolotāji ir plānojusi ar bērniem runāt. Tas ir gan šie kukaiņu attēli, gan arī jau uz tāfeli sīkāk, detalizētāk ir izlikt šī informācija. Protams, kā visās pirmsskolas izglītības iestādēs, bērni ļoti cītīgi strādāja arī pie šiem dienas vērojumiem, laikapstākļu vērojumiem. Šeit ļoti patika tas, ka principā bez teikšanas pat skolotājs iesaists bērni paši zināja, kur jāaiziet paskatīties, cik laukā ir grādi, viņi zīmē līkni, kur jau ir tiešām valoda kopā ar dabu, kopā ar šo matemātiku. Man liekas, tā ļoti, ļoti veiksmīgi organizēt un vispār vērot šo rotaļu nodarbību. Man tiešām bija pierakstīti šie vārdi, jo sajūta bija tāda, ka bija ļoti plūstoša, tāda radoša un darbīga rotaļu nodarbība, kas, teiksim tā, neprasīja ļoti daudz arī paši skolotājs iesaist. Bērni ļoti, ļoti labi zināja, kas ir jādara, jo skolotājs skaidri arī pateica šo sasniedzamos rezultātus. Bet ne par to šoreiz ir tik daudz stāsts, bet vairāk parādīt, kā notiek šis mācību process, šī gatavošanās un mācīšanās lasīt prasmes apguvei. Šeit jūs arī redziet, ka bērni paši meklē attēlus, paši ņem šos burtus, liek un līmē kopā. Un ļoti patīk tas, ka nav varbūt tā primitīva, kā mēs tikai arī zinām, skudra un mārīte, bet ka patiešām arī tur bija
baltenis un blusa un kūniņa, par ko bērniem arī bija, kas zināja, bija, kas, protams, jautāja, kas tas ir. Šeit parādījās ļoti labi gan tās iepriekš apgūtās zināšanas, ko viņi nostiprināja, gan arī klāt nāca jau šie jaunie vārdi, šī jaunā informācija. Protams, arī ir šīs darba lapas, kas arī, ko mēs redzēsim pēc tam skolas labajā praksē. Un arī šeit darba lapas patika, kad viņas, protams, ir krāsains, bērniem vizuāli pievilcīgs, un ne tikai vienkārši ar bizmārītes attēlu, bet ka tur ir konkrēti arī viss tā uzbūve, ja, tātad kājas, spārņi un antenas un tā tālāk. Ka tas nav, ka bērni iet, kā saka, soli tālāk, un tā ir arī diferencētā pieeja, kad bērni jau skatās, kuri var tikt galā ar grūtākiem uzdevumiem, kuri ar vieglākiem, un izvēlās sev šīs darba lapas. Un, protams, svarīgi parādīt arī to, ka sakarā ar šo tematu, šis temats tiek integrēts dažādās mācību jomās, tā iesāk ar valodu un tālāk viņi turpina tātad kultūras un pašpausmes mākslā. Tāpat viņi, kā redzēt, ar Montessori burtiem arī paši ļoti organiski gāja, ņēma, darbojās, lika šos vārdus, viens otru palaboja. Tāda nebija tiešām sajūta, ka tas ir tā kaut kā mākslīgi, ka viņiem būtu neinteresanti. Ļoti patika arī tas, ka es augšā esmu uzlikusi tātad šeit attēlu, kur dažādām lietām nosaukumi bija uzlikti. Brīžiem mums liekas, ka varbūt tas ir maznozīmīgi, bet patiesībā sakot, tas viss ir ļoti, ļoti svarīgi bērnam veicinot lasīt prasmi. Šeit ir tādam ieskatam arī par grupas vides izkārtojumu, par to, kāda tā ir, ka tur ir tiešām gan matemātika, gan valoda, ka bērni arī caur datoru mācās un apgūst. Izvērtēs sevi arī matemātikā zīmē, kurā centriņā viņi ir bijuši, kur viņi ir piedalījušies. Noteikumi, arī pulksteni, tas, kā viņi apgūst, likās ļoti, ļoti tā jauki, īstenībā neuzkrītoši. Tas nav tā, ka tagad bērni tagad sēž un viņi mācās tās minūtes, bet viņš ir patiešām tādā netīšā redzes atmiņā, bērniem uzmanība tiek piesaistīta un viņi automātiski mācās neapzinātā veidā šīs minūtes jau, kas pēc tam būs ļoti vērtīgi un liederīgi skolā. Un šeit tālāk ir sadarbība ar skolu. Šeit man arī ļoti patika, kā skolotāji piesaistīja bērnu uzmanību. Arī temats tas pats par kukaiņiem. Un uz tāfeles tika parādīts tātad tautas dziesmas, un attiecīgi tautas dziesmai klāt tika parādīts arī attēls, ka bērnam ļoti interesanti, līdz ar to ir kustīgs šis attēls, un viņam ir interesanti un veidos izpratni, par ko tad šodien runās un kā būs šī mācību stunda. Sasniedzamais rezultāts, protams, arī tika parādīts. Bet kas visvairāk mums patika, ka bērni brīvi varēja celties kājās un iet novērtēt paši šo savus veikumu. Viņi izdarīja, paņēma savu darbu, un gāja salīdzināt, vai viņiem ir sanācis vai nav sanācis. Viņi varēja izvēlēties šīs darba lapas, tātad, kad ir sācis apgūt, kad turpina apgūt un apgūs. Katrs pats bērns tiešām teica, es laikam šoreiz ņemšu, tomēr labāk vēl turpina apgūt. Bija daļa, kas teica, labāk sācis apgūt. Un tad skolotāji atkal viņus motivē un kādi iedrošināja teikt, bet varbūt, ka ir vērts pamēģināt jau to apgūst. Tā bija tāda ļoti interesanta arī tehnika, un tas, ka jūs redzēt krāsainu zīmējumu, par ko jautājām, ka skolotāji teica, jā, viņš šādā veidā cenšas maksimāli šos darbiņus piedāvāt krāsainus, lai bērnam ir vieglāk, lai viņam ir labāk saprast, kas no viņa tiek prasīts. Un te tā, tīri īsumā es jums parādīšu arī vēl, kā šī lasīt prasmes tehnika notiek pirmsskolā, jo bērni tiešām darbojas dažādos veidos. Gan ar plastelīnu, liekot dažādas putnu nosaukumus, no korķīšiem, no dzijām, no kastaņiem, no lapiņām. Tā visa ir gatavošanās rakstīšanai un lasīšanai, sīko pirkstu muskultūras attīstīšanai. Ja? Tātad visdažādākos veidos, par ko skolotāji teica, ka viņi patiešām pat nebija aizdomājušies, ka tādā veidā pirmsskolā arī notiek šis darbs, ka tik ļoti apjomīgi un tādā veidā. Un šeit ir arī viens tāds labās prakses piemērs, ka
ļoti apsveicami, ka bērni paši savā grupā bija izveidojuši savu grupas alfabētu, kam ir daudz lielāka pievienotā vērtība nekā varbūt tam, ko var ieiet un nopirkt grāmatnīcā vai kādā veikalā. Un šī ir tā ļoti tāda laba lieta. Protams, uzdevums es nepārlasīšu, bet tas ir tas, kādā veidā bērni strādā pirmsskolā un ko viņi apgūst. Prezentācija jums pēc tam būs pieejama. Un tas, ko mēs sapratām, ka būt gatavam skolai patiešām nenozīmē tikai mācīt, lasīt, rakstīt, rēķināt, bet kā jau pašā sākumā jums minēju, tas ir būt gatavam skolai nozīmē būt gatavam to visu iemācīties. Mums jāstrādā un jāsagatavo šo bērnu šai pārējai. Tālāk es vārdu došu savai kolēģei Anitei. Jums saku šobrīd paldies. Labrīt, kolēģis! Turpināšu stāstīt par mūsu sadarbību starp sākuma skolu un pirmsskolu. Un nedaudz arī par to, tātad kā šis pasākums, ar ko viņš rezultējās. Tātad pasākums saucās un notika ietvaros Gribu iet skolā, kurš sastāvēja no 3 uzdevumiem. Pirmais bija pirmsskolai un skolai savstarpēji dalīties pieredzē par latviešu valodas mācīt prasmi, par lasīšanas mācīt prasmi, kā tas notiek skolā, kā tas notiek pirmsskolā. Nākošais uzdevums bija kolēģiem savstarpēji apmeklēt vienam otru nodarbības. Tātad skolotāji atnākt uz nodarbību pirmsskolā un pirmsskolas skolotājiem aiziet un vērot stundu skolā. Un trešais no uzdevumiem šī projekta ietvaros bija izstrādāt ieteikumus gan vecākiem, gan arī pirmsskolas skolotājiem. Tad vecākiem tie, kas 6-7 gadīgu bērnu vecākiem, kur nākošajā gadā ies skolā, izstrādāt ieteikumus, kā veicināt lasīt prasmi un ieteikumus arī skolotājiem, kā sagatavošanas grupas bērnus uzsākt skolas gaitas skolā nākošajā gadā. Pēc 3 dienu darba mūsu rezultāts ir sekojošs. Tātad kopīgi diskutējām, kopīgi daudz par to runājām, kopīgi arī mēģinājām gan skolu, gan pirmsskolu savā starpā vienoties. Tātad, kas ir tas galvenais, kas būtu iesakāms vecākiem, 5-6 gadīgo bērnu vecākiem, gatavojoties uz skolu un tātad tieši lasīt prasmes un rakstīt prasmes apgūs jomā. Un pats svarīgākais, pie kā mēs nonācām, ir ieplānot laiku savam bērnam sarunai. Un kā pamatu izmantot sekojošas lietas, un tās mēs izdalījām atsevišķi. Tātad tas varētu būt dienas notikumi pirmsskolā. Pārunāt tos. Nereti esam dzirdējuši, ka pirmais jautājums vecākam satiekot bērnu ir, ko tu šodien ēdi? Tātad pats svarīgākais par ēšanu. Šeit mazliet gribu padalīties pieredzē, ko esmu novērojusi skolotāju darbā. Tātad aktuālais un aktīvais mācību darbs notiek rīt cēlienā. Bērni parasti aizmirst vakarā, ko viņi ir darījuši no rīta. Viņi atceras tās dažas lietas, kas ir bijušas pat notikušas stundu atpakaļ, 2 stundas viņi ir gulējuši, viņi ir piecēlušies, ēduši launagu un atnākot vecākam, ko tad tu šodien darīji? Es kaut ko spēlējos un kaut ko ēdu. Ieteikums skolotājiem, tie, kas nāk uz dienas otro daļu, pajautāt bērniem, ko jūs šodien mācījāties, ko jūs šodien jaunu apguvāt. Tātad atsvaidzināt tās lietas, tos darbus, ko darīja no rīta, un arī nostiprināt praktiskajā darbībā pēcpusdienas cēlienā. Atnākot vecākam, lai bērns tiešām atceras, ko tad viņš šodien ir strādājis, ko viņš šodien ir darījis, ne tikai spēlējies un ne tikai paēdis. Vēl viens temats, par ko runāt, ir bērna darbi un darba lapas, tos, ko ņem mājās, pārunāt par ieceri, par to, kas ir izveidojies, vai tev sanāca un izdevās viss, ko tu biji plānojis, bērns, lai pastāsta. Un nereti ir tā, ka bērnu fantāzija turpina darboties, un viņš ir pagaidi, es vēl šeit izdomāju turpinājumu, vēl kaut ko vēlos piezīmēt, un tas ir arī labs materiāls, ar ko bērnam pastrādāt mājās. Vēl var izmantot ierakstus un foto par dienas
notikumiem no platformām Elisa vai E-klase. Skolotāji ļoti labprāt dalās informācijā par dienas ritu, kas notiek un kas ir ieplānots. Reizēm ir tā, ka bērni jau nepārzina visu grupu un nepāredz visu grupu un citu bērnu darbus un ko kurš kādā brīdī ir darījis. Ir patiešām ļoti jauki un patīkami paskatīties fotografijās un redzēt tajā brīdī, kad tu sēdēji un pildīji savu darbu vai nodarbojies ar kādu konkrētu lietu, paskaties, ko tavs grupas biedrs tur darīja, pastāsti, vai tu to redzēji, vai tu pamanīji, kā tas tur notika, un tā ir ļoti interesanta tēma sarunai. Nākošā varētu būt grupu skolotāju ieteikumi par bērniem aktuālām tēmām, jo reizēm ieraugot pirmo taureni vai atrodot pirmo gliemezi vai tieši pretēji notiekot kādai negatīvai lietai, nomirstot kādam mājdzīvniekam vai gluži otrādi piedzimstot brālītim vai māsiņai, tas ir kā notikumu centrs, ap ko var strādāt un runāt pat nedēļas laikā. Nākošā lieta, par ko vecāki varētu runāties ar saviem bērniem, ir par pasakām, komiksiem, dziesmām un tam līdzīgi, ko viņi ir lasījuši, ko viņi ir sapratuši, ko ir dzirdējuši un ko arī prati savā dzīvē izmantoju ar saviem bērniem, ieplānoju konkrēto laiku ceļā uz pirmsskolu un no pirmsskolas, un mēs runājāmies par visu to, ko mēs redzam apkārt. Braucot pa ielu, skatoties, nosaucot krāsas, runājoties, lasot uzrakstus un tam līdzīgi, tas bija mūsu laiks, mūsu sarunai un mūsu dialogam. Protams, ar nosacījumu, ka jautājumi ir atvērti no vecāku puses, ka tas nav slēgtais jautājums, uz kur tikai atbild jā vai nē, nezinu, jautājumi rosinoši, jautājumi uzvedinoši un bērniem tātad saistoši un raisoši. Un ieteikums numur 2 vecākiem no mūsu darba grupas puses ir lasīt priekšā literārus darbus un pārunāt to saturu. Redzat, es arī pajautāju sagatavošanas grupas bērniem par to, kā viņi domā, kas ir galvenais pasakā par 3 siventiņiem. Kā jūs domājat, ko viņi man atbildēja? Atbildes bija dažādas. Visinteresantākās un lielākais vairums bija tas, ka cik gudrs bija siventiņš, kurš izdomāja iekurināt krāsni un uzlikt katlu ar karsto ūdeni tātad vilkam. Tas raisīja ļoti liels emocijas, raisīja galvenās domas ideju, bet patiesībā šīs pasakas galvenā doma jau ir daudz savādāk. Un tātad arī pieaugušā uzdevums ir pārunāt ar bērnu, izskaidrot, uzvedināt un saredzēt šo literārā darba galveno domu. Vēl mēs daudz diskutējām par to, ka ieteikums jau ir labs, ieplānot šīs 15-20 minūtes dienā. Redzat, ja vecāks un, teiksim, arī es viņus kaut kad ieplānošu. Šis kaut kad nedarbojas. Ir jānosaka pašam sev un arī katram vecākam konkrēts laiks, kad tas notiks. Vai tas notiks mājup ceļā, vai tas notiks pirms miega, vai tas notiks pēc vakariņām. Tikai tad tam ir tāds rezultatīvs un arī ikdienišķs rezultāts. Nākošais tātad no ieteikumiem bija pirmsskolas skolotājiem. Šeit viņi bija ne tikai saistīti ar lasīt prasmi un valodas apgūvu. Galu galā viņi izveidojās tādi, kas skar arī darbu pirmsskolā un arī darbu skolā. Un tātad, pirmais no ieteikumiem ir darbu sagatavošanas grupā organizēt tā, lai viņi pietuvinātu darbam skolā. Šajā mācību gadā biju vērot stundu skolā, un pēc kuras mēs pārunājām, kā tad veicas jaunajiem skolniekiem, un skolotāji teica, šogad viņai bija nolasījusies tāda klase, kur bērni nesaprata stundas jēgu, to, ka ir zvans, stunda sākas, un ir zvans, un stunda beidzas, un nav opcija, ka šodien es nevēlos iet uz mūziku, šodien es uz sportu neiešu, es tomēr labāk gribu palikt klasē, vai nē, man pavisam negribu šodien zīmēt, es to darīšu rīt. Tātad nav šī izpratne par to, ka ir konkrēts uzdevums, un viņš ir jāveic. Ir nianses, kuras ir iespējams, protams,
pārcelt uz citu laiku, sarunāt un tam līdzīgi, bet skolotāji teica, tas ir ļoti, ļoti apgrūtinoši, ka bērniem nav šīs izpratnes. Tātad maksimāli pietuvināt pēdējo mācību gadu skolā, pietuvināt darbam, pēdējo mācību gadu pirmsskolā pietuvināt darbam skolā. Un tātad prast sagatavot savu darba vietu un arī viņu sakārtot konkrētā laika periodā, pievērst skolotāju uzmanību, vienkārši paceļot roku, klausīties citos un sagaidīt savu kārtu, spēt nosēdēt vismaz 20 minūtes un pēc darbu un uzdevumu noskaidrošanas patstāvīgi strādāt. Šis bija viens no ļoti interesantiem ieteikumiem no skolas, kur skolotāji teica, ka viņiem ir pieredze, ka tad, kad ir skolotāji devusi uzdevumu, noskaidrojusi, vai visi bērni viņu saprot, ir dots laiks, apmēram 10 minūtes, kad skolotāji saka, es neesmu vairs pieejama. Pirmā brīdī man radās jautājums, kā tas ir, skolotāji nav pieejami. Un viņi to pamatoja tā, ka, lai skolēni sāktu paši domāt, sāktu paši analizēt to, kas ir nepieciešams, vai viņi to var izdarīt patstāvīgi, vai viņi tomēr ir nepieciešams viņiem jautāt palīdzību kādam citam, šis laiks ir, lai viņi netraucētu citu, bet koncentrētos paši uz savu darbu un mēģinātu atrast palīdzību pie citas skolēna. Arī tur ir noteikumi, kam viņi drīkst jautāt, kuru bērnu viņi drīkst traucēt, un šis ļoti, ļoti darbojoties. Iesaku arī pamēģināt pirmsskolas skolotājām, 10 minūtes varētu būt par daudz, 5, 7. Mēs varētu šo pamēģināt, es domāju. Tātad ieteikums numur 2 pirmsskolas skolotājiem vairāk izmantot frontālu mācību darbu. Jā, redzat, mūsu vērotās nodarbības ļoti bieži ir apakšgrupās, un aizejot uz skolu, bērniem rodas šis šoks, kā tad tā. Skolotājs stāv priekšā, strādā ar visu klasi, reizēm sadala apakšgrupās, reizēm ir apakšgrupu darbs. Lai pietuvinātu šo mācību procesu skolu procesam, tātad viens no ieteikumiem ir vairāk izmantot frontālo mācību darbu. Tas arī bija ieteikums no skolas un aicinājums. Un nākošais ieteikums skolotājiem motivēt izglītojamos darbam, izmantojot, kā jau mēs skolotāji pirmsskolā zinām, moments, problēmas situācijas, pārsteiguma moments, paspildinājums un balss un tā tālāk. Jo redz, tā situācija ir tāda, kad atnāk skolotājs un saka, labrīt bērni, šodien mēs darīsim to un to, šodien ir plānojis tas un tas. Un šajā brīdī rodas jautājums, kam to vajag, vai bērnam vai skolotājam? Manuprāt, šajā brīdī jau skolotājam. Ja skolotājs nāk ar kādu situāciju, ar kādu pārsteigumu momentu, kad kaut kas ir jāatrisina, ir kāda lieta, kurā ir nepieciešama bērnu iesaist viņu palīdzību un tikai viņi spēj to izdarīt. Šī atbildība tiek vairāk novirzīta uz bērniem un viņi paši uzņemas savu lietu gaitu un paši seko līdz tam, ko viņi dara, kā viņi to dara un kāds būs rezultāts. Nākošais mūsu darbgrupas ieteikums ir darba procesā un grupas vidē maksimāli izmantot pašu radītu bērnu, pašu radītus materiālus. To, ko man kolēģi Vija jau demonstrēja, un mēs ļoti redzējām arī, kā tas darbojas vidē, ka bērniem šis alfabēts ir viņu alfabēts. Tas nav skolotājas alfabēts, tas nav nopirkts veikalā, tas ir viņu pašu, viņu dzīves alfabēts. Ļoti bieži bērni vēl pēc tam pie šiem burtiem, kur ir nepieciešams piezīmēt klāt tātad vārdus, kas sāks ar šādu burtu, vai pielīmēt, vai dažādi šo papildināt. Viņi vēl pēc laika ir izdomājuši jaunu vārdu, un vēl pēc laika iet un papildina pašu savu alfabētu un aicina pārējos ar to iepazīties un redz, kā kurš ir izdomājis un kāds gudrnieks viņš ir. Un pēdējā lieta, kā ieteikums skolotājiem, ir klasvadības prasmes. Pamats, lai skolnieks sadzirdētu, lai skolnieks saredzētu, lai skolotājs būtu procesa vadītājs. Ļoti interesanti, ka arī mans dēls šogad sāks iet 1. klasē rudenī, un viņiem
viņam šobrīd ir iepazīšanās ar skolu un pirmajā dienā aizejot savam dēlam pakaļ, lai varētu klasi tā kā apklusināt un pievērst sev uzmanību, skolotāja ritmizēja ar plaukstām ritmu. Sasitot plaukstus konkrētā ritmā, un bērni tieši to pašu viņai atbildēja, visi vienā ritmā, un visas aciņas bija pavērsts pret skolotāju. Es sapratu, šai skolotājai ar klasvadības prasmēm viss ir kārtībā. Tātad, arī kā viens no labu kvalitatīvu darbu ir klasvadības prasmes, un informācija par šo ir atrodama daudz un pielietojama. Nu, ko, mīļās kolēģis, gribu teikt, paldies jums par šo iespēju dalīties ar jums mūsu pieredzē. Mēs skolotāji esam kā dārznieki. Un ļoti aicinu veidot sadarbības ar pirmsskolu un starp skolu, lai šīs dārznieku labās prasmes, kas ir izkopts pirmsskolā, tikpat veiksmīgi tik nodots arī skolā. Un galu rezultātā mums izveidotos viens liels un skaists, ja tā nosacīt, var teikt, bērnu ābeļu dārs. Nu, ko izdošanos jums, izdošanos mums, un lai ir brīnišķīgs un jauks atvaļinājums priekšā. Paldies! Liels paldies Vijai un Anitai par stāstījumu, par saviem vērojumiem. Es aicinu, ja jums ir jautājumi Vijai un Anitai, tad noteikti uzrakstiet čatā, un mēs skatīsimies un dosim vārdu un atbildēsim. Un vienīgais, ko es vēl varu piebilst, protams, lai šos ieteikumus realizētu un lai sadarbotos, ir jānotiek sarunai starp skolas skolotājiem un pirmsskolas skolotājiem. Droši vien to vieglāk ir realizēt tādos mazākos novados, kur ir viena pirmsskolas izglītības iestāde un viena skola vai tikai dažas, un grūtāk varbūt tas ir Rīgā, bet tomēr ir jau tās tuvākās iestādes, kas tomēr ir tā mērķa auditorija, kas nāks uz skolu, un ar tiem tad tiešām ir vērts sadarboties un šos jautājumus pārunāt, un tad skatīties, kuram tad vajadzētu varbūt kaut ko mainīt savā darbā, vai tas ir pirmsskolai vai skolai vai appusēji, tā kā noteikti. Paldies! Un tad tālāk došu vārdu Raminai Skujai, Salaspils pirmās vidusskolas direktora vietniecei, un Ramina stāstīs par konkrētiem piemēriem, tad kā skola sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm Salaspils novadā. Lūdzu, Ramina. Jā, labdien, kolēģi, tad es tūlīt kopīgoju ekrānu. Tad sāksim. Tātad sakiet lūdzu, vai tā vēl nē. Tagad vajadzētu būt, ka ir viss kārtībā, ja? Jā. Jā, sveicināti kolēģi vēlreiz. Jā, tātad es esmu Ramina Skuja, un šodien es jums arī vairāk pastāstīšu šo te apkopoto pieredzi daudzu, tā teikt, gadu garumā, kas mums ir izveidojusies Salaspils novadā. Un, jā, būtiski pieminēt varbūt arī par to skaitu, jo mums Salaspils novadā ir 2 skolas, un pirmsskolas mums tagad arī top 7. pirmsskola, tātad līdz ar to arī ir tāda plaša iespēja sadarboties, un kā jau es minēju, šī sadarbība ir izveidojusies vairāk gadu garumā, un tie piemēri, ko es šodien arī rādīšu, kaut kas varbūt jau mums ir bijis iepriekš, kaut ko mēs esam uzsākuši no jauna, vai varbūt tās tieši arī tie ieteikumi, ko mēs saprotam, kā vēl mēs to sadarbību varam veidot arī nākotnē. Un ceru, ka varbūt arī jums būs iespēja kaut kādu ideju arī paņemt sev. Jā, tātad viena tāda no pieredzes, kura mums ir bijusi, ir arī tāda kā varbūt tradīcija, es teiktu, arī izveidojusies, un varbūt, protams, nedaudz tas bija pamainījies un citādāk, jo pa vidu arī mums bija šis Covid-19 laiks, un ka tā varbūt viesošanās un viss šis tā kā mums drusciņi bija atlikts malā, bet būtībā arī šajā mācību gadā mēs to gribējām atsākt, un es domāju, ka tas arī turpināsies nākamajos gados, ir šī savstarpējā viesošanās. Tātad rudenī tradicionāli tātad skolēni viesojas pie pirmsskolēniem. Un tad tā doma un ideja ir, ka kopā jau, kā skolēna kurpēs iekāpis bērns, tātad atgriežas vēlreiz varbūt pirmsskolā, lai padalītos ar saviem iespaidiem, kā kur padalās, vai vienkārši varbūt kāds vēlas paspēlēties ar mantiņām un atcerēties šo te bērndārza laiku. Tad ir arī organizētas kopīgas aktivitātes, dažādas spēles, kādi
tāda nodarbība, rotaļu nodarbība un būtībā tāda atkal satikšanās un topošie jau, kas nākamajā mācību gadā uzsāks skolas gaitas 1. klasē, nu, tā tad arī varbūt tās var kaut ko gūt no bērniem, kuri jau ir uzsākuši skolas gaitas. Tad nākamais atkal mums pavasarī ir laiks, kad mēs mainamies, tā teikt, un skolā, pavasara brīvlaikā, tad, kad mums skolēni nav skolā un ir arī brīvāko, tad mēs uzņemam pie sevis ciemos topošos pirmklasniekus. Un tad, attiecīgi, tā kā mums pirmsskolas izglītības iestādes ir vairākas, tad mēs arī pa visām šīm dienām sadalām un sanāk, ka katra grupiņa atnāk pie mums ciemos uz nodarbībām, kas mums ir sagatavotas. Un būtībā tā ideja galvenā ir tāda, ka viņi piedalās 4 mācību nodarbībās. Un, protams, mēs arī viņus vairāk vai mazāk iepazīstinām ar šo sistēmu, ka ir tie mācību priekšmeti, arī ekskursija pa skolu. Bet tas laiks arī ir ierobežots un nevaram piedāvāt varbūt iepazīt visus mācību priekšmetus, bet tas, uz ko mēs tā kā vairāk ejam šajās nodarbībās, ka mēs piedāvājam varbūt kaut ko tādu, kas viņiem varētu būt citādāks un interesantāks. Un te arī vienā attēlā var redzēt, ka tās viņiem varbūt ir šīs te aktivitātes, jeb kā sporta nodarbība. To mēs arī saprotam, ka mēs vēlamies, lai viņi aktīvi piedalās. Nevis tikai sēž mācību stundā, bet lai ir šīs te aktivitātes, kas ir būtībā viņiem ļoti svarīgi. Tad mēs arī piedāvājam viņiem nodarbību datorikas kabinetā, jo tas ir tas, ko mēs arī kā fakultatīvu piedāvājam arī no 1. klases, un tas arī ir kaut kas jauns bērniem. Un līdz ar to tad neliela arī tāda ievadu nodarbība par to, kas vispār tad ir atrodams datorikas kabinetā, ar ko tad nāksies tā kā strādāt, un tādas kā lietiņas kā datorgalds, dators, datorpēle un kaut kādas šādas viņi iepazīst kopā grupiņās. Tad mēs arī piedāvājam mūzikas nodarbību, un būtībā mūzikas nodarbībā, kā attiecīgi skolotājs pēc ieskatiem mēs piedāvājam gan tautas dziesmas kopā dziedāt, gan arī kaut kādas aktīvas rotaļu nodarbības kustības. Un tad pēdējais arī ir tāda kā mācību nodarbība, mācību telpām, kurā, būtībā tad arī mēs piedāvājam skolēniem pildīt uzdevumus, lai viņi saprot, kā tas notiek skolā, skolas vidē, kas ir saistīti arī, protams, ar lasīt prasmi, un tas ir lasītais kāds vai teikumiņš vai vārds, kas ir jāsavieno ar attēliem, tātad, skatāmies arī, kāda ir viņu šī lasīt prasme. Un, protams, arī mēs ļoti daudz runājam par šīm te sociālajām prasmēm, par to, kā mēs veidojam attiecības, kā mēs veidojam draudzību, kāda ir vēlama un varbūt nevēlama uzvedība skolā. Tātad ir dažādi situāciju apraksti un attēli, un tad arī tas kopā tiek izspēlēts. Un, tātad būtībā parādam arī šo sociālo prasmu svarīgumu, ka tas arī ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. Lūk, un noslēgumā te jūs arī varbūt redzat apakšā tādas bitītes šūnās, un te mēs arī tādu tradīciju esam iedibinājuši, ka mēs skatāmies, kāds ir mūsu skolas gada simbols, un to mēs iekļaujam arī tad, kad sagaidām topošos pirmklasniekus, tad skolā mēs izveidojam tādu sienu, un tad katrs mazais topošais pirmklasnieks tajā bitītē tātad ieraksta savas sajūtas šodien par skolu, kā viņš ir jūties, vai attiecīgi uzzīmē, kā viņš vēlas. Un par to, kas viņam visvairāk patika. Un tad mums ar tādu domu, ka tad šīs bitītes viņus gaidīs šeit pie mums septembrī. Un tad tāda arī forša sagaidīšana. Un, protams, arī atzinības rakstu pasniedzam par to, ka ir jau vienu solīti tuvāk skolai. Jā, tad mums vēl sadarbības forma ir arī tāda kā skolēni pirmskolēniem, un te ir gan saistīts ar interešu izglītību, piemēram, mūsu skolas arī vokālais ansamblis uzstājas ar savu koncertu programmu, arī visās tātad mūsu pirmskolu izglītības iestādēs dodas pie mazajiem un dzied, un tad mazie nāk ar tādu kā ieejas maksu saucamo ar kādu konfektīti. Un tādā veidā arī iepazīstot šo te interešu izglītības programmu, kur varbūt arī kāds vēlēsies nākt septembrī un dziedāt ansamblī. Un tāpat arī kā tradīcija ir arī
radīt iestudētās lugas vai arī teātra izrādes. Te mēs redzam, arī ir bijusi uz Ziemassvētkiem, tātad tur mums atkal ir 3. klases skolēni, var arī būt, ka kāds no kādas citas klasītes atnāk un parāda, kā tad notiek mūsu darbošanās skolā tādā radošā formātā. Un arī par valodām runājot, arī angļu valodā mēs ejam rādīt pie mazajiem angļu valodā, tātad iestudēts teātra izrādes, un arī rekur pa vidu ir bilde šajā mācību gadā, pavisam nesen tagad maijā, arī tātad skolēni viesojās un rādīja savu iestudējumu angļu valodā. Tad mums arī ir bijusi tāda brīnišķīga sadarbība, kas arī ir bijusi pēc pirmsskolas pedagoga tādas iniciatīvas izrādīšanas par to, ka būtu ļoti vērtīgi varbūt, ka mazie bērni varētu nākt uz nodarbībām pie mums skolā, kuras vada mūsu skolas skolotāji tieši latviešu valodas vārda krājuma paplašināšanai. Un šeit mēs arī bijām ļoti atsaucīgi un priecājāmies, ka tāda ideja un iniciatīva ir izrādīta. Un attiecīgi arī mūsu skolas skolotāji vadīja nodarbības. Un te arī bija tātad lielāks uzsvars, protams, uz valodas apguvi, uz lasīt prasmi. Un te jūs redzat arī gan arī aktīvākā veidā, varbūt tur gaitenī tātad burti ir izlikti pa zemi un tad attiecīgi aktivitāte ar burtu apguvi un arī stāstīt prasme, lasīt prasme, runāt prasme. Nu tātad visas šīs prasmes mēģinot iekļaut un arī skolēniem šajās nodarbībās palīdzēt un parādīt to, nu, ka šī valodas apguve arī skolā viņiem būs ļoti svarīga. Tā kā arī šāda ļoti vērtīga pieredze un cerams, ka arī turpināsim. Tad mums arī noteikti ir pirmklasnieku adaptācijas dienas, un tas jau ir vairāk, jā, kad ir jau mums septembris, mēs uzņemam, un tad mēs arī parasti domājam par to, kā mēs, nu tā teikt, skolēnus ievedam šajā skolas dzīvē, jo tas ir pavisam cits ritms un pavisam cits režīms. Un lai nav tā, ka pirmajā dienā varbūt viņi visi uzreiz iesāk mācības, bet ar tādu iepazīšanos. Un tad, protams, ir svarīgi sākumā iepazīt gan klases audzinātāju, gan skolu, gan klases biedrus, jo tās pārmaiņas jau viņos ir milzīgas, ja, jo viņi arī sajiet kopā ar jauniem bērniem, ja līdz šim viņi varbūt kādam patrāpās ar kādu grupas biedru, bet jā, respektīvi, tā pavisam jaunā vide. Un līdz ar to tās pirmās dienas mēs veltam tiešām tādai adaptācijai, lai varētu iepazīties gan ar klases biedriem, un tas tiek veidots vairāk tādu arī rotaļu veidā, nodarbību veidā, arī kopā veido savus noteikumus, jo, kā mēs saprotam, vispirms mums ir jāvienojas par noteikumiem, lai mēs varētu kopā arī sadzīvot. Protams, arī iepazīšanās arī ar priekšmetu skolotājiem, jo tas arī viņiem ir nedaudz citādāk, jo te jau parādās vairāki skolotāji, vairāki pedagogi, gan mācību priekšmeti ir dažādi, līdz ar to tas satraukums varētu būt, un tāpēc mēs tās pirmās dienas arī aicinam mūsu skolas pedagogus novadīt nodarbības. Un šajā gadā mēs piedāvājam angļu valodā, vizuālajā mākslā, sportā, arī tātad mums bija matemātikas nodarbība, bet jebkurā gadījumā to var mainīt un skatīties pēc ieskatiem. Tad mums arī ir bijusi šāda sadarbības forma pirms Covid laika. Tad mums kādu laiku tas bija tā kā iepauzējies, bet mēs noteikti skatāmies uz to, ka šis bija vērtīgi un ceram, ka varbūt varam vai tādā pašā formātā vai kādā citā formātā atjaunot šo sadarbību ar vecākiem. Un tā ir bijusi tāda atvērto durvju diena topošo pirmklasnieku vecākiem ar mērķi iepazīt skolas vidi, tā teikt, ekskursiju, paskatīties, kā notiek. Protams, ir vecāki, kuriem jau bērni mācās skolā, un viņi jau zina, bet ir tādi arī, kuriem nav mācījušies, un viņiem šis ir īstenībā ļoti svarīgi ieraudzīt to vidi, vietu, kā un kur viņa bērns mācīsies, un tad tas arī rada to drošības sajūtu. Un tad arī tika piedāvāta mācību stundu vērošana vecākiem pirmajās klasēs, kur viņi var arī tieši tā teikt ar savām acīm apskatīt, kāda tad ir šī te norise, kā vispār mācās pirmajā klasē, ja, kā noritās 40 minūtes, kas notiek starpbrīdī, un tās reālās vides iepazīšana arī ļoti daudz iedod. Un, protams, mēs arī organizējam informatīvas sanāksmes vecākiem, kur mēs vairāk arī varbūt stāstam par darba organizāciju skolā, par to, cik svarīgi ir šī te sagatavošanās un, kā jau arī minēju, šī tieši sociāla, emocionālo prasmju attīstība, un arī mūsu skolas psihologs
dalās savās atziņās un aicina, iesaka, kuri vecāki vēlas, var arī apmeklēt mūsu skolas psihologu organizēto nodarbību topošo pirmklasnieku vecākiem, kur viņi tieši atkal pastāsta par tātad emocionālajām un psiholoģiskajām prasmēm. Jā, tad turpinot arī ar sadarbību ar vecākiem. Mūsu skolas skolotāji dodas uz pirmsskolām tieši uz vecāku sanāksmēm, un lai vairāk arī pastāstītu ne tikai par organizāciju, bet tieši par prasmēm. Un man prieks, ka arī iepriekšējā runātāja arī pieminēja šo foršo citātu, kas, manuprāt, arī ļoti būtiski raksturo galveno, tātad, ka būt gatavam skolai nenozīmē tikai mācīt, lasīt, rakstīt, rēķināt, bet nozīmē būt gatavam to visu iemācīties. Un tas ir forši, jo mēs arī šo uzsveram un ar šo arī sākam būtībā komunikāciju ar vecākiem. Un tad attiecīgi, ja ir šīs prasmes, tad mēs jau arī varam runāt par ieteikumiem lasīt prasmes uzlabošanai un par to, ko tad vecāki varbūt arī var darīt, lai labāk iemācītos bērni rakstīt, ko tad viņiem piedāvāt. Un tad, protams, ka paralēli mācību procesam mēs arī skaidrojam vecākiem, ka bērnam ir jākomunicē ar dažādiem skolotājiem. Un tas ir ļoti svarīgi, ka viņam būtībā arī ir jāorientējas, pašam jāorganizējas, pašam jāuzdod jautājumi un tādas ļoti daudz sociālas prasmes, kas viņam ir jāapgūst. Vēl viena sadarbības forma ar vecākiem, un tas, ko mēs arī turpinam no pirmsskolām, jo pirmsskolas arī tātad piedāvā individuālās sarunas, un mēs arī ejam uz šo te individuālo pieeju. Protams, skolas vide un forma, ko mēs visi ļoti labi zinām, ir šīs te klases kopējās vecāku sanāksmes, bet vairāk mēs uz to ejam, ka tās varētu būt informatīvas vai par kādiem citiem darba organizācijas jautājumiem runājamas. Bet, ja mēs runājam par tādu individuālu pieeju par katru bērnu, tad tomēr ir šī te individuālā izpēte un individuālās sarunas. Un tas mums arī notiek pirmsskolās, un to mēs 2. gadu jau arī turpinam skolā. Tātad sākuma skolas 1., 3. klašu posmā. Un šajā mācību gadā mēs arī iesākam to, ka mēs piedāvājam individuālās sarunas reizi semestrī vecākiem. Un tad varbūt tās arī, ja mēs skatāmies uz to, kādā veidā mēs to organizējam, tad rekur arī esmu parādījis piemēru, ko mēs skolā esam izveidojuši sistēmu skolēnu individuālās izaugsmes dinamikas izpētei. Un te ir tā doma, ka, protams, šie snieguma līmeņa apraksti un vērtējumi, viņi parādās mācību priekšmetos. Tad, kad mēs runājam par mācību priekšmetu satura apguvi, par konkrētām prasmēm, kas ir jāiemācās, to jebkurš tātad vecāks audzinātājs redz e-klasē. Bet te mēs runājam par nedaudz kaut ko citu, par kopējo mācību organizāciju, par to, kā skolēns spēj iejusties mācību procesā, vai viņš patstāvīgi spēj veikt uzdevumus, vai tomēr viņam ir nepieciešama šī palīdzība, vai varbūt nespēja koncentrēties. Un tāpat arī uzvedība. Uzvedība arī ir ļoti svarīgs aspekts. Un te mēs arī skatāmies par to, ka tomēr ir šie noteikumi, un ne tikai kā skolas iekšējas kārtības noteikumi, bet vispār kāda ir tava saskarsme ar pārējiem. Un te man nav ielikts, bet mums ir arī bija 3. vēl, ko mēs izvirzījām, kā vienu no caurvīju prasmēm, tā ir sadarbība. Un, būtībā sadarbība ir kā arī tāds no atslēgas vārdiem, lai veidoto šī skolēna pozīcija 1. klasē. Un tad būtībā reizi semestrī arī katrs skolotājs veids šo te tā teikt, analīzi un ieraksta par katru bērnu, tā tad atķeksē, kurā tad līmenī šobrīd atrodas bērns. Un tad mēs attiecīgi pēc šī veidojam arī kopīgas sanāksmes gan ar atbalsta komandu, gan ar skolotājiem, un tad arī organizējam šīs individuālās sarunas ar vecākiem. Un, protams, arī, kā mēs redzam, tā skolēna pase, tur arī ir bērnu viedokli mēs prasam, un arī bērni raksta par to, kas tad viņiem skolā visvairāk patīk, kas varbūt sagādā grūtības, ko viņš gribētu, lai skolotāji un vecāki zina, un kaut kādu turpmāk sev kādu uzdevumu vai mērķi izvirzīt, tas tiek kopā aizpildīts ar klases audzinātāju, un tad tur bērni vai zīmē, vai raksta.
Un tad pavisam cits saturs ir šīm individuālajām sarunām ar vecākiem. Vecākam arī pirms tam ir jāsagatavojas, ja, un mēs lūdzam arī varbūt vecāku tā teikt raksturot un iesniegt, kā viņš redz, kādas ir viņa bērna stiprās puses, kādi varbūt ir izaicinājumi un nepieciešamais atbalsts. Un tas, kas ir noteikti svarīgi, ko vecāks varbūt uzskata, kas ir svarīgi visiem pedagogiem zināt, jo varbūt ir kaut kādas tiešām individuālas situācijas, momenti, kas būtu jāzina visiem, un šīs tikšanās individuālās ļoti labi veido gan šo sadarbību, gan vecākiem to drošības sajūtu, gan arī mums kā skolai izpratni, ka mēs, nu, tā teikt, sadarbojamies un ejam pareizajā virzienā, lai palīdzētu bērnam un lai viņš justos labi skolā. Un līdz ar to, jā, šīs individuālās sarunas mēs arī vērtējam kā ļoti efektīvu pieeju. Jā, vēl kā mēs sadarbojamies ar pirmsskolām, ir arī skolēnu prasmi novērtēšanā, un šeit es varbūt vairāk ieskicēšu par to, kā mums tagad ir bijis, bet arī ar tādu ieteikumu, ko mēs paši esam sapratuši, ko mēs vēl gribētu arī likt klāt. Jā, jo tad 2. mācību gada mums arī ir šī obligāti, ka vecāki iesniedz arī pirmsskolas izglītības satura apguves rādītājs, un tad ir jautājums vienkārši, ko mēs ar to daram. Un septembrī mēs organizējam arī diagnostikas darbus 1. klasē un informējam vecākus. Un informējam vecākus, jā, tas, protams, parādās e-klasē kā procentu formātā, bet mēs saprotam, ka varbūt gluži ar to tikai nepietiek, lai tas nepaliek tikai mūsu skolas līmenī. Un tad tāds mūsu uzdevums nākamajam mācību gadam ir vairāk par to, ka arī noteikti ir nepieciešama šī te kopīgā tikšanās ar pirmsskolu pedagogiem tādai atgriezeniskās saites veidošanai. Jo līdzīga doma jau mums bija, bet kaut kā mums šajā mācību gadā tas neizdevās, bet mēs sapratām, ka tas vienkārši šobrīd apstājās tikai skolas līmenī, bet mēs, lai tomēr būtu tā sadarbība, jā, saprast to, kas varbūt tās ir tas, kas strādā un nestrādā, lai mēs varētu turpināt to pāreju un veidot veiksmīgāku no pirmsskolas uz sākuma skolu. Protams, arī mums notiek savstarpējā nodarbību un mācību stundu vērošana, un šeit es teiktu, ka arī šis bija ļoti labs piemērs un pieredze tieši pirms Covid laika. Par to, ka pirms rudens brīvlaika pirmsskolu pedagogi vēroja stundas 1. klasēs, un savukārt arī rudens brīvlaikā skolotāji devās un vēroja nodarbības pirmsskolās. Un tad attiecīgi tika organizēta šīs te kopīgās tikšanās par vērotiem nodarbībām, un tas, manuprāt, jā, bija gan vērtīgi, bet, kā jau es teicu, tad mēs kaut kā šogad to esam palaiduši garām, jo mēs mēģinājām meklēt vēl citas sadarbības formas, kā vēl mēs varam nevis varbūt ejot klātienē to darīt, bet vēl citādāk. Un kā viena arī no tādām, kas arī ir bijusi, ir tādas meistarklases skolēna pozīcijas veidošanās 1. klasē. Un šis pasākums arī sākotnēji ir bijis sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru, kur tika organizēta šīs meistarklases, un tā doma bija tāda, ka tika filmētas latviešu valodas mācību stundas 1. klasē, un pēc tam notika tāda kā savstarpējā kopīgā mācīšanās, arī aicinot pirmsskolu pedagogus, lai mēs tātad mācīšanās konsultanta vadībā būtībā, kas mums ir skolā pieejams, organizētu un veidotu šo te sarunu par to, ko mēs redzam, un arī pirmsskolas skolotājiem ir ieskats par to, kā tad notiek šī skolēna pozīcijas veidošanās. Šo praksi mēs arī bijām pārņēmuši, un pagājušajā mācību gadā mēs veidojām arī tādas kā mācīšanās grupas, un drusciņi arī to paplašinājām, jo nereti, jā, aiz tā varbūt tās, ka ne visiem ir iespēja aiziet un novērot to stundu klātienē, jo varbūt jāiet ir aizvietot, ja, vai kādas citas darāmas lietas, tāpēc mēs sapratām to, ka tas ir ļoti arī vērtīgs veids, ka var filmēt nodarbības, filmēt stundas, un pēc tam, kas saku, kā mums skolā ir lieliski pieejams arī mācīšanās konsultants, un viņa vadībā būtībā arī veidot šo diskusiju un analīzi, un tādā veidā arī efektīvāk mēs varam sasaukt vairāk cilvēkus kopā un jau kopā ar to strādāt un runāt. Jā, tātad arī šodien jau kolēģis dalījās, un arī vēlējos padalīties ar to, ka arī mūsu novads arī piedalījās šajā pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumā.
tātad, kur dalījās labākās prakses piemēros, tieši mācot latviešu valodu pirmskolā un sākumskolā. Jā, tātad pedagogi arī piedalījās atklātajās nodarbībās, bija šī viena nodarbība pirmskolā un viena nodarbība 1. klasē, un arī mūsu skolotāji tātad bija devušies un arī tika atzīts to, ka šie ieteikumi arī ir ļoti svarīgi tas, ko kopā analizējot ar ekspertiem, tātad varēja secināt, un tie ieteikumi galvenie arī, kas bija izvirzīti, protams, ir šīs aktuālās grāmatas, ja, tātad dod lasīt bērniem to, kas viņiem ir aktuāli, arī komiksu veidošana, pašiem teksta klausīšanās un izdomāt turpinājumu lasīšana korī un pārunāt jaunos vārdus pirms lasa tekstu. Un arī mūsu latviešu valodas skolotāji 1. klasē piedalījās šajā pasākumā. Un arī mēs saredzam, ka šie ieteikumi iet kopā arī ar to, ko mēs redzam, kā mēs redzam šo situāciju latviešu valodas nodarbībās 1. klasē. Vēl viena tāda ideja, pieredze, kas mums ir bijusi arī novadā, to mums arī organizē novada izglītības daļa, ir metodisko ideju birža. Un katru gadu varbūt arī tiek likts cits akcents, un iepriekšējos gados tieši bija sadarbības veicināšanai starp pirmskolu un sākumskolu. Un tātad tā būtība ir izmantojot pašgatavotus mācību materiālus un tātad popularizēt pedagogu izmantotās metodes, paņēmienus vai idejas, jo mēs zinām, ka pedagogi ir ļoti, ļoti radoši un bieži vien arī šie mācību materiāli nu jau sāk kaut kas tapt un ir un izmanto, bet ļoti daudz pedagogi dara un veido paši. Un tad šī metodiskā ideju birža bija ļoti labs piemērs un iespēja skolotājiem tātad prezentēt savas idejas. Un lai mēs arī varbūt redzētu to pārēju un to, kā tiek organizētas nodarbības, kādi materiāli tiek piedāvāti gan pirmskolā, gan sākumskolā, šī arī ir tāda lieliska pieredzes apmaiņas, tā teikt, veids. Un būtībā katru gadu, kā jau es saku, ir bijis cits akcents. Pagājušajā gadā tas ir bijis par diferencētām stundām, diferencētu mācīšanos, un līdz ar to mēs arī attēlā varam apskatīt piemēru, kā tad tas notiek. Būtībā katrs to savu ideju piedāvā un nāk pārējie skatīties, izmēģināt šos uzdevumus, un notiek arī tāda kā balsošana, un labākās idejas arī tiek apbalvotas, arī tāds motivējošs pasākums. Un, protams, arī ar šādiem pasākumiem arī viss nebeidzas, jo jebkurā gadījumā mums regulāri arī notiek kopīgas sanāksmes un tikšanās, kas varbūt ir vairāk tāda formālā daļa, jo iepriekšējos piemērus, ko es arī jums parādīju, tie vairāk tādi varbūt radoši un praktiskā, kur mēs iesaistam gan skolēnus, gan vecākus, gan pedagogus, bet arī tādā plašākā novada līmenī ir nepieciešama šīs tikšanās. Un mērķi jau ir dažādi. Protams, mēs domājam un vienmēr plānojam, kā organizēt veiksmīgāku pāreju no pirmsskolas uz sākumskolu. Un vienā no pēdējām sanāksmēm, ko mēs esam arī tā izsecinājuši un būtībā arī iesnieguši jau tādu lūgumu arī pašvaldībā, mēs saredzam šo pedagogu palīgu nepieciešamību skolā, jo ja varbūt pirmskolās šie ir vēl otrs audzinātājs vai palīgs, tad skolā mums arī viņa ļoti trūkst. Un runājot par 1. klasēm un tieši to adaptācijas posmu un pārēju, tad 1. klasēs ļoti būtu nepieciešami pedagogu palīgi. Un, protams, arī tā skaidrība par skolēnam nepieciešamajām prasmēm. Tas ir tas, par ko mums ir noteikti jārunā, un tas, ko es arī teicu, ka lai tas nepaliek tikai varbūt skolas līmenī, tā analīze, bet kad mums ir šīs sarunas un sarunas tikšanās par to, kādi ir mūsu novērojumi, kādi ir mūsu secinājumi, par ko liecina varbūt šie dati, diagnostika un kā tad arī šo mēs varam skatīties citādāk. Un, protams, arī mēs plānojam šo sadarbību ar vecākiem, kas arī ir viens no lielākajiem panākumu atslēgām, ja mēs šo sadarbību spējam izveidot veiksmīgu. Un novada līmenī arī, kā es teicu, mums ir šīs individuālās sarunas un, protams, arī novads piedāvā dažādas meistarklases vai, kā mēs saucam to, tādas lektorus aicina, kur stāstīt tieši par pirmskolēniem, par sākumskolēniem, par prasmēm un arī par vecāku tādu atbildību un vecāku iesaisti. Tā mēs mēģinām kopā sadarboties un paldies par uzmanību un lai daudz arī radošas idejas jums sadarbībai. Paldies!
Liels paldies Raminai. Es domāju, ka ideja ir ļoti daudz, un, protams, jāņem vērā, ka to visu nevar realizēt viena mācību gada ietvaros. Tā ir pieredze jau par vairākiem mācību gadiem, un kaut kas ir varbūt nolikts malā, un kaut kas nāk klāt, un kaut kas tiks atkal nākotnē izmantots, bet es domāju, ka tādām idejām te jums bija ļoti daudz. Un, protams, atkal aicināšu uzdot jautājumus. Varat uzreiz jautāt, ja ir kāds pacels rociņu, varam dot vārdu. Skatos čatā iepriekšējiem runātājiem, neesat rakstījuši jautājumus. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu. Ja nē, tad dosim vārdu nākamajam runātājam. Šobrīd neviens nevēlas kaut ko jautāt. Ja? Labi, paldies. Tad semināra noslēgumā pieredzē par šo sadarbību ar pirmsskolu dalīsies Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora vietniece 1.–3. klašu posmā Vilma Tāraude. Un tad būsim atkal jaunas idejas. Lūdzu, Vilma. Mani sauc Vilma Tāraude, un es esmu Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora vietniece 1.–3. klašu posmā, un man palīdzēja šo prezentāciju sagatavot informāciju arī pirmsskolas izglītības skolotāja Elmīra Apsuta. Viņai šobrīd ir eksāmens, lai viņai veicas, iegūt diplomu un veiksmi arī darbā. Pāris teikumos pastāstīšu par savu skolu, kā mēs radāmies, jo 22. gadā Daugavpilī tika reorganizētas daudzas skolas, pievienotas pirmsskolas skolām, un tādā veidā radās arī Daugavpils Zinātņu vidusskola. Un tad mūsu skolai, mūsu pieredze ir 2 gadi. Mēs šobrīd esam lielākā skola pilsētā, bet tam ir arī savi plusi un savi mīnusi. Paldies Raminai par pieredzes popularizēšanu. Es klausījos un es sapratu, ka es esmu uz pareizā ceļa. Mūsu sadarbība norit veiksmīgi, atliek tikai ieklausīties citu pieredzē un darīt padziļināti un darīt vēl vairāk, lai veicinātu šo sadarbību. Un tad es varbūt 2 veidos pastāstīšu, kādu metodisko darbu mēs veicam un kādas aktivitātes piedāvājam. Ja, tātad, protams, uzsākot katru mācību gadu, mēs tiekamies ar pirmsskolas direktoru vietnieci, metodiķu un kopā plānojam, kādas aktivitātes piedāvāsim pedagogiem, sākuma skolā un pirmsskolā, un kādas aktivitātes tad būs bērniem un audzēkņiem kopīgie. Un tad sākšu ar metodisko darbu, un šajā brīdī prezentācija nemainīsies, tā ka neuztraucieties, ja jūs neredzat kādu slaidu. Protams, tas ir kopīgo mērķu nospraušana, ņemot vērā pilsētā un valstī noteiktās prioritātes. Tas tiek ievērots kopīgās pedagoģiskās padomes sēdes, lai mēs būtu vienoti, kā vienota skola, it īpaši, ja tas ir tikai 2. gads un 1. gadā īpaši aktuāli iepazīt vienam otru, lai sadarbība būtu veiksmīga un ilgstoša. Arī mēs tātad plānojot darbu, ieplānojam rotaļu nodarbību un stundu apmeklējumu skolās un pirmsskolā. Tātad rudens brīvlaikā 3. klašu skolotājs, kurām jau būs arī pirmklasnieki, iet uz pirmsskolas izglītības iestādi, uz grupiņām, un tad skatās vai latviešu valodas nodarbības vai matemātiku, bet biežāk tās ir integrētās nodarbības, un tad arī tajā procesā tiek novēroti skolēni, viņu prasmes, kā viņi runā, kā viņi uzvedas. Ja, un tad tas ir tas pluss, kad viņi pārvietojas, brīvi izvēlas, ko viņi darīs, ņemot vērā tas, kas nav iespējams skolā, ko arī iepriekš runātāji runāja. Šeit bērniem ir tāds pārbaudījums pēc tam rodas. Un savukārt pirmsskolas izglītības skolotājs apmeklē skolā pirmklasnieku stundas, latviešu valoda, dabas zinības, matemātikas, kā mēs tur vienojamies prioritāri. Tā ir iespēja skolotājiem ieraudzīt savus skolēnus, salīdzināt un ieraudzīt viņu progresu, varbūt arī sniegt kādu konsultāciju par uzvedību, kāpēc skolēns uzvedas tā, vai tas bija vērojams arī pirmsskolā, un ko ar to visu varētu darīt. Un tā kā šis gads bija veltīts digitālajiem rīkiem, platformām, to izmantošanai, tad arī, kā mēs sakām, lielā skola iedeva pirmsskolai Chromebookus, un nodarbībās brīnišķīgi redzējām, kā mazie skolēni jau ir apgūši prasmi ieslēgt, izslēgt, izvēlēties programmu, pārvaldīt pelīti, darīt tādas elementāras lietas ar datoru, ja, lai jau arī atnākot uz skolu, uzsākot fakultatīvās nodarbības datorī, kā justos droši un pārliecināti. Protams, 1. gads, tas bija tāds ledus laušanas gads, kad
un arī šogad, jo es ceru, tas ledus bija vairāk un vairāk izkusis, mēs viens otru labāk sapratām un lauzām arī kaut kādu noteiktu stereotipu, jo likās, ka pirmsskolā viņi tur tikai tā izklaidējas kā pēcpusdienās, jā, un mēs tad skolā strādājam, izrādās ne, un tāds kopīgs seminārs, kurā piedalījās visa sākuma skola un visi pirmsskolas skolotāji. Tad, kad mazie bērni guļ, tas ir tāds laiks, ko mēs varam veltīt kopīgam darbam. Tad pirmā tikšanās, ja, un tad mēs uzzinājām par vadlīnijām, uzzinājām par prasībām, uzzinājām, kas ir jāprot, ja, kā jāpārvalda sociāli emocionālā patstāvība, nobriešana, kā tas viss ietekmē. Un tad tā saruna pārgāja tādā ļoti komfortablā diskusijā, un jau sākuma skolas skolotāji teica, lūdzu, iemāciet bērniem to, tu pieņemsim griezt papīru, nevis ar šķērēm plēst, jo tad ir vieglāk. Lūdzu, iemāciet viņiem pareizi turēt pildspalvu, tad jau viņi arī paspēs iemācīties rakstīt visus burtiņus. Un lai atvieglotu skolotāju un padziļinātu skolotāju zināšanas, rīkojām arī tādu semināru rakstīt prasmē, kurā piedalījās universitātes docente Sandra Zariņa. Viņa sniedza savu redzējumu, savus padomus, un bija interesanti skatīties, kā skolotāji, kuriem ir varbūt jau 20, 30 gadu pieredze, un jaunāki kolēģi, kā viņi rada to kompromisu un vienojās, ko tad mēs mācīsim, kā mēs mācīsim bērniem rakstīt, kas ir galvenais un kas jau ir sekundāri pakārtots. Es kā vietniece ļoti lepojos ar savu logopēdu darbu, sadarbību, jo mums ir 2 logopēdes. Viena strādā tieši sākuma skolā, un otra kolēģe Rita strādā gan pirmsskolā, un tad viņi nāk arī pie pirmklasniekiem. Kopā viņi sadarbojas, kopā izmanto un veido jaunus materiālus, palīdz. Un arī palīdz klases audzinātājiem izprast to pirmklasnieku, kāpēc viņš varbūt neizrunā burtiņu, tur R. Jā, un izrādās ir tāds piemērs, ka skolēns vienkārši ir slinks, viņš visu var, mēlīte strādā, viss ir izdarīts, bet jau ir slinkums izrunāt, tāpēc jāizdara tādas darbības. Bet kādam bērnam jau ir progress, ka viņš lasa tur lēnā tempā. Ja, tad tādā sadarbībā tiek arī diagnosticēti un noteikti skolēnu prasmju līmenis. Jā, arī pēc rotaļu nodarbību un stundu apmeklējuma skolotājs tiekas kopējā tādā komunikācijas aplī nosauksim, un pārunā, ko redzēja, kādas sadarbības formas, vai viss izdevās skolotājiem, kā skolēni reaģēja, kāda bija sadarbība. Ja? Tad to visu pārunā un arī vienojas. Un tādas vienošanas rezultātā mēs vienojāmies, ka pirmsskolā izmantos mazās rūtiņas, izmantos līniju burtnīcas, rakstīs ar pildspalvu un tādas sīkas lietiņas, kuras šobrīd nes arī labus augļus, jo skolēni ir gatavi. Organizējam arī topošajiem pirmklasniekiem vasaras skoliņu. Tā notiek augusta pēdējā nedēļā, vai iepriekš pēdējā nedēļā. Kad skolēni nāk uz skolu, viņi jau ir pa klašu grupām, tā kā viņi mācīsies, bet skolā vēl neviena nav, viņiem neviens netraucē, viņiem ir 4 vai 5 mācību stundas. Tās ir 40 minūtes, kuras ir jāiztur, jā, jo, kā iepriekš minēju, pirmsskolā viņi brīvi pārvietojās, bet šeit izrādās ir zvans, noteikumi, un viņiem ir šī iespēja iepazīties vienam ar otru, iepazīties ar dažādu priekšmetu skolotājiem, mūzika, sports, datorika, angļu valoda, tie ir mūzika, teicu, jā, tātad tie ir skolotāji, un kā savā starpā komunicēt. Arī mēs nodrošinām ar vecāku atbalstu ēdināšanu, tātad aiziet uz ēdnīcu, nomazgāt rokas, ēst ātrākā tempā, jā, tās vairs nevar būt ilgāk, tur, teiksim, minūtes 15, tātad savas prasmes sevi apkalpot un vēl aiziet uz toleti, jā, kur tas atrodas, jā, un kā to visu izdarīt. To mēs cenšamies tajā vasaras skoliņā, un tad, kad jau ir pirmā nedēļa, tad mēs nerīkojam vairs adaptācijas nodarbības, kā minēja kolēģi, bet nu jau viņi tajā lielajā plūsmā mēģina atrast sevi, atrast kabinetus un darīt tādas lietiņas. Arī neminēja, bet arī sadarbība ar vecākiem notiek topošo pirmklasnieku vecākiem. No rudens līdz pavasarim ir 10 adaptācijas nodarbības, kurās vakaros no 5 līdz pusē 7 ir nodarbības, un savukārt ar vecākiem ir tikšanās ar logopēdu, psihologu, ar administrāciju, atbildes uz jautājumiem. Jā, tātad tāds darbs arī norit ar vecākiem. Jā, vēl vēlējos pastāstīt, kā
Šogad pilsētā bija vienotie diagnosticējošie darbi pirmklasniekiem latviešu valodā un matemātikā, un ar iegūtajiem datiem tad gan mēs pārunājām, gan dalījos ar pirmsskolas skolotājiem. Ja, un tad viņas izdarīja secinājumu, kāds ir viņu darbs. Arī citas pirmskolu izglītības iestādes pieprasīja datus par saviem skolēniem, lai secinātu, vai ir pareizi, vai kaut kas ir jāuzlabo, kas jāuzlabo, ko viņi gribētu redzēt. Un savukārt jau mācību gada beigās bija monitoringa darbi pirmklasniekiem tikai latviešu valodā, lasīt prasme. Tas ir galvenais, ja? Tad šī gada moto - lasīt prasme. Un kā skolas iniciatīva, šogad arī tādu diagnostikas darbu izpildīja topošie pirmklasnieki pirmskolas izglītības iestādē, un ar iegūtajiem datiem tad mēs satiksimies un visi kopā izrunāsim, kā tad veicās ar šo monitoringa darbu. Protams, lai katra sadarbība būtu plūstoša, efektīva, tai ir vajadzīgs laiks. Un laiks ir tas, kā visdrīzāk pietrūks, diemžēl. Ja, vai tas ir laiks, kad mazie bērni guļ, un tad var arī aicināt uz kādu sadarbību. Un tagad par aktivitātēm, kuras arī ir ļoti līdzīgas. Tas ir skolas apmeklējums. Pirmkārt, tas bija nosauksim par fizikas nodarbībām, bet viņi savās grupiņās mācījās par sauli, kāpēc ir diena un nakts, un tad eksperimenta veidā viņi to visu redzēja. Ķīmijas nodarbības, dabas pētniecība, tad viņi tur zīmēja tās lāsītes un šūnas un mikroskopā pētīja. Arī datorklases apmeklējums un datorprogrammu izmantošana, prasmi pārvaldīt, koncentrēt, savu uzmanību uz to konkrēto brīdi. Protams, tie ir valsts svētku un dalība dažādās skolas svinībās. Tā kā skola ir ļoti, ļoti liela, 2 ēkas, bet aktu zāles ir mazas. Pagājušajā gadā mēs izmēģinājām valsts svētkus svinēt skolas pagalmā. Ja šādai pieredzēji ir arī plusi, ļoti daudz plusi bija, un laika apstākļi bija atbilstoši, un tur bija gan lielie, gan mazie, un tas rada vienotību. Un jau 2. gada beigās mūsu pirmsskolnieki tika iesaistīti dažādos pasākumos, un šeit apakšā fotografijās tie jau ir cerīču svētki 9. klases skolēniem, ja, tā kā sveiciens no mazajiem, lielajiem bērniem. Lūk, šeit arī valsts svētku noformējumu, ko visa skola un arī pirmsskola veidojam skolas teritorijā. Plānojot aktivitātes, mēs ilgi domājām ar kolēģiem, ko tādu izdarīt kopā. Pirmsskola un 1. klases, jo 1. klasēs mums ir 120 un kopā kādi sanāktu 160 skolēni, un vienojāmies par teātra pēcpusdienu. Pirmsskolnieki rādīja savus, un visas 1. klases rādīja katrs savu iestudējumu, jo mana kā vietnieka pozīcija ir, lai piedalās visi skolēni, lai nav tā, ka piedalās 4 un pārējā klase sēž un skatās. Piedalās visi, lai vai ko, bet katram ir jābūt uz skatuves un jāpārstāv sava klase, radot šo vienotību un piederību klasei un skolai. Veicās ļoti labi, visi izdarīja, brīnišķīgs pasākums, kur es domāju, arī turpināsim nākamajā gadā. Pamatskolas skolēnu aktivitātes, šis bija ļoti tāds negaidīts, 5. klases skolēni, klases stundās ar skolotāju, klases audzinātāju vienojās, viņiem ir kaut kāda programma, dējas, viņi dzied, viņi ir kaut ko iestudējuši, un viņiem vajag publiku. Un kā publiku viņi izvēlējās mazos bērnus. Ziemā viņi gāja uz pirmskolas izglītības iestādi un rādīja un piedalījās ar saviem, tur rādīja visu, un savukārt maijā viņi aicināja mazos bērnus uz skolu. Tātad koncerts bija uz vietas. Paldies skolāniem, šo ideju es arī paturēšu prātā un noteikti mēģināsim rast citas klases, kuras vēlēsies būt aktīvas un dalīties. Un tāds saldais ēdiens, tās ir bibliotekārās stundas, esmu lepna, ka mums ir 2 bibliotekāras un otrā bibliotekāra Inese, viņa arī sadarbojas ar pirmsskolu, un kad es viņai prasīju, cik tu reizes tur biji, tā apmēram 25, kā minimums 2 reizes mēnesī. Tie ir gan lielie svētki, kad viņi lasa kopā atbilstoši literatūru, vai vienkārši par kādu grāmatu.
pat maijā bija tur medus svētki, un tad tas nodarbības tiek gatavotas, un tur Inesi gaida, un fotogrāfijās, kas varbūt visas nav iespējams ielikt, jā, arī tas ir redzams. Bērni tiek mudināti lasīt un aicināti lasīt. Arī viņi nāk uz skolas bibliotēku, tad ir aktivitātes bibliotēkā. Un šeit arī apakšējā attēlā var redzēt, kā 5. klases skolēni veidoja savas grāmatiņas, komiksu grāmatiņas, un tātad kaut kopā lasīja. Jā, tāpēc man prieks par šiem 4. klašu, 5. klašu skolēniem, kuri aktīvi iesaistās un vēlas dalīties ar savu pieredzi. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka kādu interesantu ideju jūs arī dzirdējāt. Liels paldies Vilmai par stāstījumu. Kolēģi, varbūt jums ir kādi jautājumi šobrīd gan Vilmai, bet gan arī pārējām runātājām. Droši paceliet rociņu un dosim vārdu. Tā es pacēlu, bet man nevajadzēja pacelt. Es saprotu, ka jūs laikam to visu darāt, un tāpēc jautājumu nav. Es ceru, ka arī uz jūsu piezīmi lapām arī droši vien ir kādas idejas pierakstītas, kuras jūs realizēsiet vai vismaz domāsiet par to, kā jūs varētu realizēt savā mācību iestādē. Un, protams, jūs nevarat to izdarīt vieni, jums jāaicina tālākā skolas administrācija, citi kolēģi, lai šī sadarbība varētu notikt. Tā, vai ir kāds? Tērzēšanā dalībnieki saka paldies un ļoti interesanti. Paldies arī par šīm atsauksmēm. Nu, ja jautājumu nav, tad tosimies noslēgumam un aicinu patiešām izmantot šīs idejas. Savukārt mēs dosimies vasaras brīvdienās, jūs pēc atvaļinājuma, un tiksimies atkal augustā. Un tātad mums vēl ir atlikuši šajā metodikas skolas mācīsim latviski ciklā vēl 4 semināri. Tas būs augusts, septembris, oktobris, novembris. Un tā kā ir beigusies 1. klase, pirmais šis mācību gads pārējā uz vienotu skolu, bet nākamgad šī nākamā ir 2. klase, jā, 2. klase un atkal nākamie pirmklasnieki. 2. klasē Latviešu valodas aģentūra gatavo tāpat kā pagājušajā mācību gadā metodiskos līdzekļus skolotājiem, lai skolotājiem arī būtu atbalsts, kā tad šo mācību procesu organizēt latviešu valodā. Un tātad tieši runājot par 1. līdz 3. klasi, tātad 2. klasē top šie metodiskie materiāli 3 mācību priekšmetos - matemātikā, dabas zinībās un sociālajās zinībās. Un līdzīgi materiāli arī top jau 5. klasē, pagājušajā gadā bija 4. Tātad mēs arī gribēsim iepazīstināt ar to, ko mēs, es ceru, līdz tam laikam būsim izveidojuši. Un 28. augustā, kad tiksimies mūsu nākamajā jau 7. seminārā, mēs runāsim par dabas zinību un latviešu valodas integrētu apgūvi 2. klasē. Tad pie mums viesosies metodiskā materiāla autora Liena Liškauska un stāstīs, tad, kā mēs varētu to praktiski izmantot mācību procesā. Un es uzrunāšu arī jūs, tie, kas ir norādījuši, ka varētu par šo jautājumu dalīties pieredzē, aicināšu arī kādu no jums dalīties, kā jūs to praktiski darāt savās mācību stundās, vai ar kādiem materiāliem, vai metodēm, vai kā citādi. Tā kā arī lūkšu atbildēt uz e-pastiem. Ko es vēl gribu pateikt noslēgumā? Tātad top šie metodiskie materiāli, kā atbalsts jums skolotājiem. Tie skolotāji, kas uzsāks darbu 1. klasē, varēs izmantot jau, ja jautājums čatā ir, vai ir zināms datums augustam, jā, tas ir 28. augusts, 10:00. Un, ja kādam nav piefiksēti šie datumi, tad valoda.lv mājaslapā mūsu tīmekļa vietnē ir sadaļa tālāk izglītība, kur visi datumi ir piedāvāti. Tātad, jā, par šiem metodiskajiem līdzekļiem mēs pagājušajā mācību gadā veidojām 1. un 4. klasē, tā ka 1. un 4. klašu skolotāji, kas rudenī uzsāks darbu, tiem jau šie materiāli ir sagatavoti jau iepriekšējā gadā un viss jau tikai izmantošanas lieta. Tērzētavā ir jautājums, vai ir plānots darba burtnīcas veidot digitāli, lai šīs, ja runa ir par šiem metodiskajiem materiāliem, tad tie ir tikai digitālā veidā, tie ir vietnē Māci un mācies.
Un tur ir gan sadaļa skolotājiem, kur ir šie aktivitāšu apraksti, gan sadaļa skolēniem, kur jūs varat drukāt šos te materiālus un dot skolēniem gan kā darba lapas, gan kā izdevas materiālus, gan atsevišķas atgādnes vai kāda spēle. Bet par darba burtnīcām, kas ir Latviešu valodas aģentūras mācību līdzekļu komplektā, nē, tās ir tikai papīra izdevuma formātā un iegādājamas Latviešu valodas aģentūras veikalā un, protams, arī citās grāmatnīcās, tikai pie mums tās ir par pašizmaksu. Un vēl mazliet par mācību līdzekļiem sākuma skolē. Tātad mēs jau esam iepriekš izdevuši un jau skolās tiek izmantotas un Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas mācību grāmatas 1. un 3. klasē, kurus var izmantot arī jau pārējot uz mācībām latviski, jebkurā skolā. Ja, agrāk tās bija mazākumtautību skolām. Šobrīd notiek 2. klases mācību līdzekļu komplektu pilnveidošana, un ir plānots arī, ka līdz septembrim šī te mācību grāmata arī būs apstiprināta un izdota, un to varēs arī iegādāties tās skolas, kuras vēlas izmantot Latviešu valodas aģentūras mācību grāmatas. Par pamatu ņemot to grāmatu, kas bija mazākumtautību skolām, bet tā tiek papildināta, pilnveidota, lai atbilstu standartam un lai to drīkstētu izmantot tagad arī pēc šīs pārejas. Ja? Tā kā šie viss, kas tiks izdots, publicēts, par to visu skatieties, informācija ir gan mūsu tīmekļa vietnē, gan arī Facebook vietnē, un, protams, par to, kas būs patiešām izdarīts un jau gatavs, mēs arī stāstīsim noteikti arī šajā augusta seminārā, tātad par mūsu aktualitātēm. Bet, protams, pirms mēs aizējam atvaļinājumā, pasaku to arī šobrīd. Nu, ko? Esam veiksmīgi iepazinušies ar šīm te idejām sadarbībai ar pirmsskolai. Esmu mazliet ieskicējis par šiem jaunumiem. Novēlu jums izbaudīt vasaru. Cerams, ka visa vasara būs saulaina un skaista, un jūs to varēsiet pavadīt gan dārzos, gan ceļojumos, bet ja uzlīs lietas arī pie kādas skaistas grāmatas vai kā citādi jums patīk atpūsties, un mazliet patiešām aizmirstiet par darbu, par skolu un materiāliem, un es zinu, ka skolotāji ir gatavi strādāt vienmēr, bet mazliet tomēr arī atpūtieties, iegūstiet jaunu enerģiju, un tad jau tiksimies augustā, lai septembrī atkal atsāktu darbu ar skolēniem. Paldies jums! Jauku vasaru! Visu labu!